Emīls Reniņš, šīs dienas spēles labākais spēlētājs. Pastāsti, kā mums gāja spēlē? Spēli uzsākām līdzīgi, es uzskatu. Gan viņi, gan mēs metām golus diezgan daudz. Līdz ar to var secināt, ka aizsardzība nebija augstākajā līmenī nevienai komandai. Bija tādi lūzumi punkti, bet pirmā puslaika nobeidzām normāli, es uzskatu. +2, ja nemaldos. Un otrajā? Otrā puslaikā mēs sākām aktīvāk strādāt uzbrukumā, kā arī aizsardzībā gāja labāk. Varbūt es uzskatu arī tādēļ, ka viņi ir tomēr 18 gadīgi, varbūt viņiem fiziskais neatļauj noskriet tik daudz to spēli garo. Bet, pārņēmām spēles grožus, gājām līdz galam, arī rezultāts paliecina. Pats arī nospēlē rezultīvi, gūstot vārdus izšķirošos brīdos. Kā vērtēji savu sniegumu? Sākumā diezgan daudz domāju par to, kā tā spēle varētu iztīties, tāpēc, kad nav vēl ar komandu tik ļoti daudz bijis laiks saspēlēties, jo pagājušā sezona spēlēja citā klubā. Bet es uzskatu, ļoti veiksmīgi iespēlējos. Otrā puslaikā sāku ātrāk uzskriet. Tādas nianses, vairāk sev ņemt, varbūt tās izdevās spēle.